Labdien, skolēni, skolēnu vecāki! Lai jums palīdzētu apgūt mācību priekšmetu fizika attālināti, esmu izdomājis ierakstīt nelielu video pamācību. Lai jums parādītu soli pa solim šo kārtību, es pārslēgšu uz savu darba virsmu datoram, lai jūs redzētu, kādi ir šie soļi, lai izmantotu mācību materiālus mācību priekšmetā fizika. Šeit es jau iepriekš esmu ielogojies dienas grāmatas sadaļā, kur arī jūs redzat, ar līdzīgi kā šeit tas ir atspoguļots, kuri ir informācija, visa nepieciešamā informācija saistībā ar konkrētās datuma, konkrētās mācības stundas apgūvi. Sāksim ar tiešsaistes pieslēgšanos, jo katru nedēļu, tad, kad mums ir pēc stundas saraksta paredzēta mācību stunda, es kā skolotājs paredzu, ka daļu no stundas vai pilnībā es skolēniem stāstu par jauno mācību tematu, par visu nepieciešamo, lai sekmīgi apgūtu konkrēto tematu mācību priekšmetā. Šeit redzam, es jau esmu izveidojis sadaļu un visu informāciju ievietojis, kas nepieciešama uz nākamo mācību stundu. Šī ir šodienas mācību stunda, un kā pirmais ieraksts ir attālinātā mācību stunda tiešsaistē. Tas nozīmē, ka ir paredzēta video tiešsaiste, kurā mēs tiekamies ar skolēniem, lai varu personīgi izstāstīt visu nepieciešamo saistībā ar konkrēto tematu. Pieslēgties tiešais mācību stundai. Šeit ir saite, līdzīgi arī saite jau ir uz nākamo mācību stundu, tad 17. novembri. Lai pieslēgtos mācību stundai, video tiešsaistē, atliek jums nospiest uz šo saiti, dotā brīdī es nespiedīšu, jo tad es atslēgšos no šī ieraksta, bet jūs nospiežot šo saiti nonāksiet tieši uz video tiešsaistes stundu, bez nepieciešamības ievadīt paroli, bez nepieciešamības ielogoties, autorizēties vai kā savādāk izdarīt kāds savādāks darbības. Tā kā vienkārši atliek jums nospiest uz šo saiti un vai skolēnam, protams, un jūs tiekat iekšā šajā mācību stundā tiešsaistes režīmā. Nākamais ir mācību stundas informācijas avoti, viss tas, kas ir nepieciešams, lai apgūtu konkrēto tematu konkrētajā mācību stundā. Lai piekļūtu šiem avotiem, ir nepieciešams izmantot šo saiti uz mācību stundu. Es viņu nospiedīšu tagad, un, kā redzam, izlec ārā loks, kur ir nepieciešams autorizēties. Un kā sastāv autorizācija? Autorizācija sastāv no lietotāja vārda, manā gadījumā ir N. Balapka, un tālāk visiem skolēniem ir vienāda šī sadaļa, tātad @edu.riga.lv. Tikko mēs ievadam šo lietotāju vārdu un sadaļu @edu.riga.lv, mēs nonākam uz šo sadaļu, kur arī, kā redzams, ir lietotāju vārds, ievadam šo lietotāju vārdu un ievadam paroli. Manā gadījumā viņa jau ir saglabājusies no iepriekšējās autorizācijas, jūsu gadījumā iespējams būs jāievad no jauna. Tātad ievadam lietotāju vārdu, ko es jums aizsūtīju e-klases e-pastā, un paroli, kuru arī aizsūtīju e-klases e-pastā. Spiežam pievienoties. Un jūs nonākat tieši, kā jau minēju iepriekš, mācību stundā, kas ir paredzēta konkrētajā datumā. Šeit ir ievietot visi informācijas avoti, kas ir nepieciešams sekmīgā
sekmīgai mācību stundas temata apguvēji. Pamatā tiek izmantot SOM.LV materiāli, arī mācību grāmata elektroniskā, kas ir SOM.LV, vai nu jūs skolā viņu varat paņemt, kā arī portāla uzdevuma.LV informācijas avoti. Ja vēlaties izmantot SOM.LV mācību avots, spiežam uz šo saiti un nonākam SOM.LV šajā sākuma lapā. Šeit jums ir jāizmanto e-klases ielūgošanās šis loks, spiežam šo un ievadam savu lietotāju vārdu, kuru lietojam e-klases dienas grāmatā un paroli, lai ielūgoties e-klases portālā. Un tādā veidā esam nonākuši pie jau konkrētā temata, kas ir jāapgūst šajā, kas ir paredzēts apgūt šajā mācību stundā. Tālāk. Patstāvīgie darbi. Katru mācību stundu ir paredzēts kāds patstāvīgais darbs. Patstāvīgie darbi parādās šajā sadaļā pie uzdotām. Kā redzams šeit, saite uz patstāvīgo darbu. Spiediet uz šo saiti un nonākat tieši uz patstāvīgo darbu. Šajā gadījumā uzreiz jūs nonācāt bez nepieciešamības ielūgoties, bet tas ir tāpēc, ka mēs jau iepriekš ielūgojamies mācību stundā. Ja jūs šo saiti spiežat kā pirmo, nevis ielūgoties mācību stundā, bet ielūgoties pie patstāvīgā darba, tad jums būs līdzīgs ceļš, kā es jau iepriekš rādīju. Jums izliks lodziņš, kurā jums ir jāieraksta savs lietotāju vārds, pēc tam @zīmīt, edu.riga.lv. Un tālāk jau nonāksiet līdzīgi kā iepriekš, jau Rīgas šajā portālā sadaļā, kur atkal jums no jauna jāievada lietotāju vārds un paroli, kuru es jums aizsūtīju. Tādā veidā jūs nonāksiet pie patstāvīgā darba sadaļas. Šajā gadījumā patstāvīgais darbs ir uzdots šeit, skats šeit, tātad uzdevuma.LV. Citos gadījumos tās varētu būt darba laps vai SOM.LV, kāda materiāla, kas ir jāizpild līdz nākamai mācību stundai. Termiņš vienmēr ir nākamā mācību stunda. Tas tā pamatā, es pārslēdzu atpakaļ uz savu ekrānu, tas pamatā arī būtu viss, kas ir jāzina, lai varētu sekmīgi izmantot mācību materiālus, kurus esmu iepriekš jau sagatavojis mācību priekšmetu apguvēji. Lielas paldies jums par veltīto laiku un novēlu sadarbību.